Nu, laba diena! Šis ir otrais video tēmai par cilvēka vienotību ar viņa dvēseli, tieši aspektā saruna, kā to uzsākt, turpināt, ko visticamāk vairāk vai mazāk katrs tajā var sastapt. Un šis, protams, ir manas personīgās pieredzes stāsts, kurā ieklausoties gan jau, ka katrs kaut ko liederīgu, noderīgu sev varētu atrast, sadzirdēt un tam līdzīgi. Iepriekšējā video es runāju par to, kāds bija mans tas ceļš, mans sākums sarunā ar dvēseli, ka man attiecīgi tas bija tāds, jāsaka, īstenībā drosmes solis. Man patīk šis vārds drosmes, vārda saliekums drosmes soļi, jo daudz kur jau mums dzīvē tie ir bijuši jāspēr, mēs tos spēram vai grasamies, un kaut kad jau arī tie nākotnē kaut kur ir paslēpušies. Man tas drosmes solis bija tāds, ka es sapratu, man vajag risinājumu, man vajag saprast sevi. Tad es dotu, un es skaidri zināju, ka tas risinājums, atbildes, vientulības sajūtas mazināšana un sevis apzināšanās man ir iespējama tieši caur dvēseli, dodoties pirmajā nopietnajā sarunā ar viņu. Gribu pieminēt, ka tas katram cilvēkam kaut kad jau notiks, un tas var notikt dažādos veidos. Ir cilvēki man zināmi, kuri ir devušies šajā sarunā, viņu vārdiem sakot, savā dziļumā sevī, kad dzīve piespiež kaut kādi apstākļi un vienkārši kaut kas tiek izrauts no kājām, kā burtiski saka, no pamata, no dzīves kaut kas varbūt tiek atņemts. Tad cilvēks nonāk, ka vienkārši bāms, nav cita risinājuma, jādodas tā. Tad ir nākamais veids, saucamais, kad tu jūti, ka tev risinājums ir tur, un tu pats zini, un tu pats mērķtiecīgi dodies. Vēl no tiem pašiem veidiem ir, ka tas vienkārši notiek pats no sevi dabiski. Tur bez īpašas piepūles, bez kaut kādas, piespiešanās, bez īpašās meklēšanas, vienkārši klikšķi, un tev tas ir, vai iespējams tu pat piedzimst ar tādu aktīvu, izveidotu sarunu, komunikāciju saikni ar savu dvēseli. Katrs no tiem ceļiem ir priekš katram cilvēkam īpašs, unikāls, un tas ir tieši tavējais ceļš, jo man patīk viens krievu komiķis vienā no saviem video, kur viņš bija ierunājis savu dzejoli. Viņš teica: другие лучше знают, как тебе быть, и они даже были бы согласны идти pa жизни твоей ногою. Respektīvi, daudzi citi visticamāk var zināt, kā tev būtu labāk vai vajadzīgāk, bet patiesībā tikai tu zini, kā tev vajag, un ja pats nezini, tad tev dvēseli to 100% zina, kas tev šajā dzīvē jādara, kur jāiet, kas jāpiedzīvo un kas jādara, un kam ir jābūt tev pašam. Saruna ar dvēseli patiesībā ir no vienas puses ļoti vienkārša, no otras puses sarežģīta. Vienkārša dēļ tam, ka man patīk arī privātajās, individuālajās sesijās cilvēkiem teikt, lai sarunātos tu pats vai pati ar savu dvēseli. Pirms tam tev nav jādodas uz kaut kādu, Tibetas mistisko alu, kaut kādu 300 mūku pavadībā meditācijas, un tad tu saki, jā, tagad tu esi tam gatavs, tu vari, tev diploms, certifikāts, tagad tu drīkst pamēģināt. Diez vai sanāks, jo, tikai mums sanāk, bullshits, protams. Tas saruna ir ļoti vienkārši, katrs to dara savādāk, cits
cits burtiski sarunājas, cits raksta vēstules, cits savā apziņā jūt, cits glezno, cits rada mūziku un daudz ko citu. Celtnieks patiesībā arī tajā skaitā. Un, jebkurš cilvēks, amata darba veicējs arī tajā skaitā ir kaut kāda veida saikne ar dvēseli, un katram no mums tas notiek savā unikālā veidā, savā unikālā ceļā, jo mums ir prāts. Katram mums ir prāts un arī fiziskais ķermenis, protams, ņemot vērā to, kas mēs esam matērijas realitātē, ņemot no tā vērā, dvēsele katram mums piemeklē savu unikālo ceļu algoritmu, kā ar mums sarunāties, kā saka, mūsu valodā, mums saprotamākā valodā. Un prāts, jā. Prāts varētu būt mūsu lieliskākais sadarbības partneris, nevis ienaidnieks, kā mēs to uzskatām vai daudz kur stāsta un māca. Prāts ir tas, caur kurieni dvēseles valoda var tapt saprotama tev. Jo tieši caur viņu tiek visa informācija filtrēta, caurlaista vai varbūt nē. Tieši prāts ir tas indikators saucamais, kurš izprot, kad ir laiks, bet izpratne rodas prātam lielāka par dvēseļu pasauli, par reālo visam uzbūvi, tad, kad prāts palaiž sevi, vai mēs, precīzāk sakot, pasakam, mums ir jātop brīvākiem domās, uzskatos. Mums kaut kad var pienākt brīdis, kad ir jānomaina sava domāšana. Jo dvēseļu pasaule, dvēseles dzīvo savādāk, citādāk, pēc citiem uzstādījumiem, citām vērtībām. Tās enerģijas visumā un viss notiekāšais kustās un ir dzīvs pēc citiem algoritmiem, nekā mums sabiedrība un daudz kas cits, un sociums, un māca un stāsta, un grāmatas un reliģijas grib pārliecināt. Nākošais ir mūsu ego, kurš varētu būt kā motivators, virzītājs spēks. Parasti ego mums ir kā viena no prāta daļām. Ego mums ir augstprātības, lepnības, patamīlības, tāds enerģijas devējs, tam varētu teikt. Bet tas varētu būt par unikālu vēl vienu palīgu prāta daļās, kurš tev uzstāda mērķtiecību virzību. Dvēseles ceļš tā saucamais, jeb tomēr es gribu teikt cilvēka ceļš, kurā viņš veido saikni vienotību ar dvēseli, ir unikāls, īpašs. Tas ir, patiesībā tas ir tas ceļš, kādā mums būtu vēlams iet. Apvienot sevi dvēseles zināšanas, reinkarnāciju, pieredzes, dvēseles paplašināt tās redzēšanu, jušanu un lietot to, būt ar to kā dabisku sevis sastāvdaļu, esības daļu. Kas mainījās, kad es sāku sarunu ar dvēseli?
Ļoti daudz. Bet tā jau nav tā atbilde, kuru gribētos caur šo video izteikt. Principā tad tu ieraugi sevi patieso, sāc ieraudzīt vairāk sevi patieso, visus savus nagus, ragus, melnumus un daudz ko citu. Un bieži vien tā došanās sevi sarunā ar dvēseli, kā ir ar milzīgu pretspēku, tāda kā pretestība. Un tam iemesls gluži vienkārši. Dziļi savos zemapziņas dziļumos mēs zinām, ka mēs paši gana daudz esam saražojuši entās huiņas visā savā dzīvē. Tā ir viena daļa. Nākamā mums ir entie pārdzīvojumi, sāpes, pārdarījumi piedzīvoti. Mums negribās tos atcerēties. Nākošā daļa ir, es esmu darījis kādam pāri. Negribās to atzīt. Vēlams. Vajag, ticamāk. Kaut kad. Tie ir tie trīs lielie pretošanās spēki, kas mums var traucēt caur prāta apziņu. Jo redz valda apkārt uzskats, ka sevi ieraudzīt, iedoties dziedināt savas sāpes un traumas un vēl nezinu ko, ka tam ir jāiet vēlreiz cauri tikpat pilnā emocionālā spektrā. Tā nav gluži patiesība, tam saucamā pareizā metode būtu pieskarties tām tik daudz, lai tas dziedinājums sāktos. Protams, reizēmis, ir iespējams tajā jāiedodas, bet ne tik ļoti, lai tajā kavētos, bet vairāk, lai izietu tam cauri. Burtiski kā bultai iztraukties tam cauri ir viena no tām metodēm, veidiem, kā savas traumas var dziedināt, iziet tām cauri. Apzināties, tās manī ir un fiksi, ātri meklēt, atrast izpratni, kāpēc tā bija, kādēļ to vajadzēja, kāds no tā labums man, varbūt arī citiem, un ko tas iespējams manai nākotnē labu ir jau nesis un vēl var atnest. Šis vairāk no teorijas daļas bija. Mazliet tādu pārdomu plūdumā pamēģināšu citādākā. Kā jau tu atceries, iepriekš es runāju par atmiņu sarunu, kurai bija pienācis laiks notikt. Tai sarunai es tolaik cilvēks ilgi gatavojās, taču zināja, ka tā ir viena no svarīgākajām viņa dzīvē. Un tā saruna notika tajā dienā, tieši tajā dienā, kad cilvēks tai bija gatavs. Nenāca tas viegli toreiz. Priekšnojauta teica, ka daudz patiesības cilvēks par sevi ieraudzījis. Patīkamas, nepatīkamas, sāpīgas. Varbūt arī kādu prieku tajā pamanījis. Un prieks tajā visā bija ļoti daudz. Visvairāk par visu citu. Jo izrādījās, ka šis ilgi aizmirstais
paslēptais sarunu biedris bija tas īstais, tas vienīgais, kuru cilvēks jebkad ir gribējis sadzirdēt, sajust, redzēt. Vai kā šķita agrāk, ka šīs sarunas laikā dvēseli varētu cilvēku salamāt, bārt, rāt, ar žagaru noslānīt, jo tik daudz viskaut kas ir bijis un diezgan daudz viskaut kas ir sadarīts. Bet nē. Nu nebija tā, kā es biju iztēlojies, ka mani dvēseli lamās, rās, nicinās, ienīdīs, bļaus. No vienas puses tas būtu pelnīti, bet tā nebija. Caur visām emocijām, caur visām sāpēm, ko tajā brīdī cauri izjūtu, bija tādas neparastas, visspēcīgākās starp tām miers. Mīlestība, labsajūta, mani pieņem sajūta. Mani pieņem tādu, kāds es esmu. Man neprasa mainīties, man nepiespiež par kaut ko kļūt. Mani pieņem. Mana dvēsele tādu, kāds es esmu. Tad kādēļ, lai es nepieņemtu savu dvēseli? Un ja viņa redzot visu manu dzīvi, zinot katru manas dzīves notikumu, pieredzējumu, redzot visu, ko es esmu darījis. Citiem es tur varētu samelot, nē, es tas tur nebiju, tur Janka vainīgs. Bet dvēselē to zinu, kas tur īstumā bija. Ja visu to zinot, redzot, atceroties, dvēsele spēja mani pieņemt tādu, kāds es esmu. Tad kādēļ, lai es sevi nepieņemtu? Kādēļ, lai es sevi nepieņemtu, ja mani tāds, kāds es esmu, pieņem? Burtiski jāsaka Dievs. Jo katra dvēsele, katra cilvēka aizsošā dvēsele viena no daudzajām Dieva puzles daļiņām. Varbūt es varu sevi pieņemt, kāds es esmu. Un caur to pieņemšanu, caur sevis pieņemšanu doties atbildības sajūtā par savu dzīvi. Mainot sevi pēc tam. Jo jāņem vērā tomēr, ka uzsāktā saruna ar dvēseli, un ja tev rodas vēlme šo sarunu pēc tam uzturēt, saglabāt, noturēt, vairot, pilnveidot, spēcināt, ir jāņem vērā, kad būs jāstrādā ar sevi, jāsakārto savas lietas. Un visticamāk ļoti jānomaina savā domāšana, iespējams savs dzīvesveids, daudz kas cits, bet iespējams, varbūt arī nē.
Katra saruna cilvēkam ar dvēseli ir pārdzimšana. Pārdzimšana ne jau par kaut ko jaunu vai citu. Kaut kādā mērā tajos procesos mirst kaut kāda mūsu daļa, ego daļa, prāta daļa, ilūziju daļa, ķermenisko traumu daļa, fizisko, fizioloģisko traumu daļa iespējams. Bet mēs nepārdzimstam par kaut kādām sevis labākām versijām vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs pārdzimstam, vienlaikus nomirstam, piedzimstam un pārdzimstam par sevi. Pārdzimstam par sevi. Mēs pārdzimstam par dvēselēm atkal. Var lietot arī vārdu apvienojamies, atkal apvienojamies. Kļūstam atkal par. Bet reizumis, ņemot vērā lielos pārmaiņu, nomaiņu procesus, kas cilvēkā mēdz notikt, tomēr var lietot vārdu mēs pārdzimstam. Mēs pārdzimstam par sevi. Varbūt ir pienācis laiks neiedalīt vairs es, tu, mēs, jūs, viņi, viņas. Cilvēks, Dievs, dvēsele, cilvēks, garīgums un negarīgums. Tas taču viss ir viens un tas pats. Nenodalīts. Tas viss veido kaut ko. Šobrīd pasaulē notiek lielas pārmaiņas, milzīgas transformācijas. Un tas ir tā maigi izsakoties, ņemot vērā to, ko mēs tur ziņās redzam, sociālajos tīklos par to, kas pasaulē notiek, nemieri, piketi un daudz kas cits. Kaut kur katrā cilvēkā caur šo kontekstu iespējams var ierasties bailes par savu drošību, par ģimenes drošību, jo tas viss ir tāds, kāds ir, un ja gadījumā ir kaut kāda baile, satraukums par to, kā tad būs nākotnē, ja tie pilsoņu piketi plešas un visticamāk būs vēl daudzās pasaules valstīs tuvākajā laikā. Tad, protams, rodas jautājums, kā man ar to sadzīvot un kā man sevi pasargāt. Pēc manas pārliecības ir viens tāds unikāli drošs sargs. Unikāls sargs katram cilvēkam, kurš viņu var pasargāt jebkurā dzīves situācijā brīdī. Katru dzīves brīdi. Un tas nav nekāds sargaņģelis, kā varētu šķist, vai kaut kāds meža gariņš, lai gan, protams, mums apkārt lido gan sargaņģeļi, un kādam to daudz, gan meža gariņi, tas viss ir īsts un dzīvs. Taču katra cilvēka sargs
tas, kurš viņu vienmēr no jebkā var pasargāt, atrodas katrā cilvēkā. Un tam vārds ir tava dvēsele. Tavu sargu sauc tava dvēsele. Tāpat kā mani sargu sauc mana dvēsele. Un tad viņa nav tikai sargs, protams, viņa ir atbalsts, draugs, dievišķās enerģijas, tāds kā portāls, caur kuru dievišķa enerģija ieplūst katrā cilvēkā un viņa dzīvē. Bet tā saucamie mūsu sargi, mūsu dvēseles, katram no mums atrodas kaut kur citur. Kāds ar savu dvēseli ir spēcīgākais saiknē, kāds ir uzsācis to sarunu, kāds iespējams dvēseli ir ieslodzījis kā neesošu kaut kādā zelta būrītī. Bet stāsts ir par kaut ko citu. Stāsts ir par to, ka katram mums ir iespēja sarunāties ar savu dvēseli, atjaunot ar viņu vienotību un vienlaicīgi atļaut, ka tava dvēsele ir tev arī kā sargs. Bet zini, kas ir pats interesantākais šajā kontekstā? Mans ķermenis ir manas dvēseles templis. Un mans prāts ir šī tempļa sargs. No šī izriet, ka pirmkārtām sargs esam mēs viens otram. Gan es dvēselei un viņu vislabāk pasargāt, ja vajag, varu tikai es un tieši es. Mans prāts ir arī mans sargs. Viņš man var pabrīdināt par dzīvē notikušiem piedzīvojumiem, pieredzējumiem, sāpēm, iespējams, konflikta situācijām un dod zīmi, hei, mums bija toreiz tā, tas viss tā virzījās, skaties, cik līdzīgi uzmanamies. Un es tāpat varu pasargāt savu prātu, neļaujot viņam skriet plašumos un caur to nesūtīt un nedot enerģiju visam tam, kam tā nav vajadzīga, kaut kādām manifestācijām, radīšanām. Man enerģija ir vajadzīga manai dzīvē, manā dzīvē. Mans ķermenis ir mans sargs, jo viņš ir kā templis manai dvēselē. Templis, no templa mēs parasti izprotam tādu dievišķas klātesamības vietu vai vietu, kur vairāk kā dievišķās enerģijas koncentrējas. Templis savā ziņā ir kaut kāda spēcīga akmeņi, enerģētiskie kanāli uz zemes, tāda paša arī ir. Bet priekš manā dzīvē, mans ķermenis ir mans templis, kurā dzīvo mana dvēsele. Un es varu ilgi šādā veidā patiesībā stundām ripināt šo riepiņu, stāstot, ka viens otram mēs esam sargs un atbalsts un draugs. Bet es saīsināšu šo te, pateikdams, ka es, protams, vēl esmu šajā ceļā un eju to un dodos un došos visu savu dzīvi. Ceļu, kurā turpmāk es vēlos lietot vārdu salikumu, kur es personīgi priekš sevīm pasludinu par realitāti, kura īstenojas. Es esmu dvēsele. Es esmu dvēsele. Manī ir es esmu, nav baigās starpības.
tāpat kā manī puks sirds un plaušas un asinsvadi un viss pārējais man ir. Kā gan būtu, ja to visu nodalam? Sirds atsevišķi paliek mājās, atpūšās, nefunkcionēs fiziskais ķermenis. Kaut kas nav. Un gluži tāpat dvēsele. Prātam varētu šķist vai kaut kur varētu sadzīt, ka dvēsele ir kaut kāda bumbiņa, kas atrodas kaut kur ap sirdi. Arī tur, bet dvēsele patiesībā ir daudz lielāka. Dvēsele ir matērijas, enerģijas. Dvēsele ir enerģija. Enerģija, no kuras vispirms esam veidoti mēs paši. Es esmu veidots no šīs enerģijas. Tad tu zini, zinātniskos pētījumus ir pierādīts, ka mēs visi sastāvam no kaut kādiem atomiem un vēl nezinu kā tur, kas tiek apzīmēts, ir pierādīts, ka tā ir enerģija, arī no tā viedokļa. Ka viss ir enerģijas, kaut kādas virzības plūsmas, kustās kaut kādi mazi darbinieciņi pa ķermeni un tie ražo, pārstrādā un tā tālāk. Tā ir viena no daļiņām, kas tu esi, tepat kā es. Mani šajā dzīvē viss labāk un vienmēr var pasargāt mana dvēselē. Līdz ar to es varu sevi pasargāt no jebkā no cita, abstraktēties, ja nepieciešams atslēgties, atvienoties. Nedot vairs kaut kam tur enerģiju, kam tā nav jāsaņem, tā ir jābūt. Un te nu ir lielais svarīgais jautājums. Es tev šo video negribēju tevi pārliecināt, ka tev būtu jādodas šis ceļš vai tāds pats kā man. Bet ir svarīgs jautājums, kas tu esi? Pat vairāki. Kas tu esi? Kas tu vēlies būt? Un kas tu varētu būt? Uz katru no tiem iespējams tu zini, atbildi iespējams nezini. Kur lai ņem tās atbildes? Es pateikšu, tavā dvēselē ir tavas visas atbildes. Un, ja tu kaut cik tici tam, ka tevī ir dvēsele, ka tā ir tevī, ka viņa ir tevī, tad vai tu piekritīsi apgalvojumam, ka tevī ir visas atbildes uz ikvienu jautājumu, kuru tu jebkad uzdosi? Jo tu taču esi dvēsele. Jā? Šī pasaule reizēm visām grib mūs griezt un grozīt apkārt pirkstu tīti pa laikam, varētu tā teikt. Un ilgi viņi to ir darījuši. Un mēs, saucamie mazie cilvēciņi, tiem, kuriem nav rokās, tur tiem, nezinu kas, lai mainītu pasaules milzīgos notikumus. Mēs varētu šis mazas skudriņas uz šīs zemes lodes. Nepiekrīt. Katrs no mums ir tikpat liels vai mazs, cik ik viens cilvēks uz šīs zemes. Neatkarīgi no
nodarbošanās veida, no statusa, no finansiālā bankas konta plašuma, dziļuma. Tikai tāpēc, ka katrā no mums ir dvēsele un saikne ar dievišķo pieejama. Un tu vai to katrs veido vai nē, tas ir katra cilvēka ziņā. Bet ja tev ir jautājums, iespējams, varbūt, kas es esmu, kur es dodos, kāpēc man tā vai šādi, un kā man sevi pasargāt šajā pasaules mēroga notikumu jūklī. Pieņem sevi kā dvēseli, dodies šo ceļu. Tu vari nākt pie kāda no daudzajiem pavadoņiem gan Latvijā, gan pasaulē, kuri ar lielu mīlestību patiesībā atbalstīs tevi, ja vien rodas kādi jautājumi vai tālāk, vai kaut kā tam līdzīgi. Taču tu vari iet arī savu ceļu. Iet pa ceļu, kur varbūt agrāk neesi gājis, vai varbūt tam ceļam esi gājis pa paša ceļa maliņu. Bet tev un tu savā dzīvē varētu iet pa savu dzīves ceļu, pa pašu ceļa vidu. Jo tur nav kaut kādas pretī sastopams mašīnas, kurā tu var braukt, notriekt. Tas ir tavs dzīves ceļš. Vai tu esi gatavs, vai tu esi gatava apzināties, pieņemt, ieraudzīt sevi no perspektīvas, es esmu dvēsele. Cilvēks, vīrietis, protams, arī. Dzīve dvēseļu pasaulē. Kad to dzird, varētu domāt, ir jāpērk biļete uz īpašu kosmosa kuģi. Dzīve dvēseļu pasaulē notiek tur, kur esi tu, es vai jebkurš cits cilvēks. Tā dvēseļu pasaule, par kuru es tik bieži runāju, ir šeit, šī te. Šī ir tā dvēseļu pasaule, par kuru es runāju. Es esmu tajā, tu esi tajā, ik viens ir tajā. Ejam dvēseles ceļu. Skatāmies, kā dvēsele pasauli redz. Kā viņa redz? Paskaties mazliet. Tāpat kā tu, tāpat kā es. Bet mēs varētu, tu vari. Katram mums ir iespēja šo pasauli ieraudzīt tā, kā to redz dvēseles visas. Ar beznosacījuma mīlestības acīm. Dzīvojam dzīvi. Mazu novēlējumu gribu izteikt katram. Lai tavs dzīves ceļš ir harmonisks un viegls.
tieši tāds, kā tava dvēsele to ir paredzējusi. Lai tev pietiek drosme, spēks, apņemšanās, varēšana, sevis mīlestības atrašana, iet par šo dzīvi, šo ceļu, kuru mēs paši esam izvēlējušies. Brīdī, kad satikāmies ar lielu dvēseļu saimi, šķiet kaut kur debesīs, brīdī pirms devāmies uz šo planētu, lai pieredzētu to, lai būtu šeit. Un katram no mums šajā pasaulē ir īpaša vieta. Uz tikšanos nākošajā video.